Sveiki, mani sauc Elmārs Lipše. Es regbiju spēlēju no pagājušā gadsimta kaut kur, ja nemaldos, 1978. gada. Regbijā es iekļuvu diezgan strauji. Pirms tam es biju trenējies volejbolā. Tur arī bija panākumi, bet es sapratu, ka tur laikam man tādas perspektīvas Latvijas izlasē tik nav, un es gadījumu pēc aizgāju pamēģināt kas tas ir regbijs. Ja? Aizgāju, man iepatikās, man uzreiz bija panākumi lieli. Es pirmajā gadā tiku uzreiz uz jaunatnes savienības izlasi, Latvijas izlasi, uz Latvijas čempionātu, uz Padomju Savienības čempionātu tiku. Arī, principā, praktiski pusgadu laikā es tiku meistara komandā Rafs, no sākuma bija Vērts, pēc tam viņš pārgāja uz Rafu un spēlēja praktiski pamat sastāvā. Man tas kaut kā ļoti strauji. Man droši vien bija fiziskā sagatavotība no bijušiem sporta veidiem, gribēšana arī. Nu, man tā tas sporta veids kaut kā iepatikās un padevās. Regbiju spēlējis esmu apmēram tur kādi gadi 15 izlases sastāvā. Ja. Iedeva pārliecību par sevi, iemācīja pārvarēt grūtības, iemācīja nebaidīties no grūtībām, iemācīja sasniegt rezultātus vēlamos, ko gribējās. Jā. Nu, principā es pat ļoti esmu daudz pateicīgs regbijam un pateicīgs laikam arī trenerim. Pirmais treneris man bija laikam Andris Ozols, kurš bija tā laika izlases treneris un treneris. Un ko es pa viņu varu pateikt? Ka, principā, Andris Ozols ir personība, kas atstāja diezgan tādu lielu iespēju Latvijas regbijā. Un, principā, pēc man redzējuma, visi tie lielākie sasniegumi, kas ir bijuši regbijā, ir pateicoties Andrim Ozolam. Pateicoties gan viņa organizatoriskai spējai, gan arī tādai detalizētai pieeja pie jebkuras lietas, ko viņš darīja. Visas lietas, ko viņš darīja, viņš taisīja kvalitatīvi. Mums bija labākais ekipējums. Mums bija visādas jaunievedumi, kas ir regbijā pirms tam nebija vispār tur zināmi. Ja? Tika pielietot arī treniņu procesos un arī mums bija uzvalk bija sudraba pogām, piemēram, tas ir tāds unikāls. Tagad priekš mūsu laikam bija tas retums, bet mums bija regbija uzvalk ar sudraba pogām. Tas tāds vēsturisks fakts, piemēram, regbijas bumbas formā, kas ir daudziem arī saglabājušies. Ja? Tālāk no Andris Ozols viņš ne tikai kā bieži vien sportā cilvēki izspiež arī fiziskā
fiziski no viņa visas solis izspiež, un tad vairāk nav interesants. Viņš arī kaut kā mācīja cilvēkiem domāt, kad ir vēl bez regbija vēl kaut kas cits, un vadāja mūs par dažādām pasākumiem. Vienmēr, kad braucām kaut kur kādās nometnēs, mums bija visādi izbraucieni gan uz visādām tur izstādēm, gan uz stalaktītiem, piemēram, vai unikāls varbūt tās moments, kas ir, nekam neviena regbija komanda nav tāda pasaulē tāda sasniegusi. Mēs, ka bijām tādā, laikam, vienā no turnīriem Novokuzņeckā, mēs, kā regbija komanda, bijām nolaidušies, ja nemaldos, kaut kur 1500 metru zem zemes. Un tur it kā pabijām kādu stundu, paskatoties, kā notiek tur zem zemes, un pēc tam uzbraucām augšā. Mums tas viss ir piefiksēts, un tās emocijas arī tās ļoti neparastas, jā. Der ländlichen Nationalmannschaft, und den genießen wir jetzt in aller Ruhe. All week about what this contest has meant to him over the course of an incredible career.
Mēs esam uztaisījuši tādu tā kā organizāciju Regbija brālība, kur bijušie regbisti savākušies tur ar dažādām profesijām, ar dažādām iespējām, mēģina kaut kādā veidā, piemēram, palīdzēt arī, lai attīstītu regbiju un organizēt kaut kādus pasākumus, dažādi veidi, kas varētu veicināt gan to regbiju kā sporta veidu popularizāciju. Brālībā ir savākušies, mēs uz doto mirkli esam kādi 20 biedri, un tas ir noticis pavisam nesen, praktiski pusgadu laikā, un viens no tādiem galvenajiem mērķiem tas ir, ko mēs esam sākuši darīt. Mēs mēģinām vēsturiski atstāt kaut kādas atmiņas par sevi, par pagātni, par to, kas ir bijis, kas ir noticis. Un tas ir viens tās no momentiem, un otrs tās lielākais, ko tagad veicam, ir pagājuši 25 gadu šogad aprit, ja, kopš regbija 7 iekļuva pasaules elites divizionā. Ja, un tas bija tāds vēsturisks moments, ļoti neparasts un nepelnīt aizmirsts, un mēs mēģinām viņu atsaukt atmiņā, saaicināt visus tos atsliecinieks, kas piedalījās tajā procesā. Ko, kas atcerās, piemēram, pastāsta arī par tiem notikumiem, par tām sajūtām, kas bija toreiz. Un tādā veidā mēģinām kaut kādā veidā parādīt to regbiju vēsturi, ka tomēr tā vēsture ir bijusi diezgan nozīmīga. Ja? Jo savā laikā, kad mēs spēlējām Rūpnīcā Raps, tad mēs bijām meistarkomanda, kas piedalījāmies Padomju Savienības čempionātā. Mums visu vasaru bija aizņemta, viena spēle bija mājās, viena izbraukumā. Un Jelgavā mēs bijām sporta veids numur 1, kur vienmēr, kad notika spēles Jelgavā, tad savācās ļoti pilns stadions skatītāji. Varbūt stadions nebija liels tur kaut kur, tur pāris tūkstoši kaut kur, bet viņš bija pilns, un tas kaut kādā atstāja arī rezonanci arī Jelgavas pilsētā un vispār uz kopīgā regbija fona. Man regbijs saistās ar regbija komandu Rafs. Es varbūt iesāku drusku komandā Veirs un pēc tam Rafs. Un tur bija tiešām tādi labi sasniegumi. Viss bija, skatoties tā laika bildes, piemēram, es redzu, ka bija atlēti, viss ar ļoti labiem fiziskiem dotumiem. Gan skrēja, gan svari, gan leci, ļoti daudzpusīgi tie cilvēki. Un bija sasniegumi. Viss komandas, ar kurām mēs bijām spēlējuši, ar mums rēķinājās. Mēs nebijām tādi varbūt no līderiem savienībā, bet visi rēķinājās ar mums un bija interesanti, piemēram, katrā ziņā. Man tā dzīve saistās ar tiem visiem notikumiem, ar patīkamām atmiņām. And now the All Blacks just waiting for the French to peel off the tracksuits, stand in front of them and receive the challenge of the haka.
The challenge has been received by the French. Stand by the Rugby World Cup final. Der niederländischen Nationalmannschaft und den genießen wir jetzt in aller Ruhe. All week about what this contest has meant to him over the course of an incredible career. What?